very, very excited, jo es izlēmu, ka es vēlos pamēģināt filmēt vlogmas, bet man koncepts būs mazliet savādāks, jo es zinu, ka daudzi filmē tā, ka viņi katru dienu filmē un katru dienu arī tā kā ieliek video. Bet es domāju, ka es filmēšu mazliet brīvāk, tā ka es pa nedēļu pafilmēju šo to, tad nedēļas beigās brīvdienās es samontoju mazu video, un tam būs cerams tādi 3 mazi vlogmas video pa šo decembri. Ja man tas izdosies, ļoti ceru. Es sevi nepušošu pārāk, jo šis, kā jau zinām, decembra mēnesis vienmēr ir ļoti, ļoti stresains, bet es ceru, ka būs labi, ka man izdosies. Man tāds patīkams uztraukums, jo es vienmēr esmu skatījusies citu youtubers, kā viņi taisa vlogmas, man tas vienmēr ļoti, ļoti patīk, jo Ziemassvētku laiks ir mans viss mīļākais laiks, un tāpēc es esmu ļoti priecīga, un man tāds mazliet uztraukums, ka es arī beidzot saņēmos un arī nofilmēšu vlogmas video. Tā kā jā, un es ļoti, ļoti ceru, ka man izdosies, un es ļoti, ļoti ceru, ka jums arī patiks. Šodien 30. novembris, tas nozīmē diena pirms decembra, bet tas nekas. Mēs šodien bijām mazliet shoppingā. Es sapirku pāris tādas Ziemassvētku lietas, tāpēc, ka bija diezgan daudz visādas atlaides veikalos tieši, jo vakar bija Black Friday, bet mēs tā baigi daudz nenopirkām, tā minimāli. Bet jā, šodien būs tāds vienkārši parādīšu, ko mēs nopirkām, un tad rīt sāksies vairāk tāda dekorēšana un varbūt kaut ko uztaisīs mēs, es nezinu, tad jau redzēs. Un tad ķeramies klāt pie lietām, ko es nopirku. Pirmā lieta, un šis ir no Sinseja. Es nopirku piparkūku vīriņu dēli. Likās ļoti forši. Es nezinu, vai es viņu actually izmantošu kā dēli, bet man likās, ka šī varētu būt ļoti forša dekorācija tieši virtuvē. Jo man nav pārāk daudz tādas tematiskās dekorācijas priekš virtuves, un pēc man šis likās ļoti forši nolikt tā kā stūrītī. Un tad ir vēl viens dēlis, izgrabēts zeķītes. Un šitas arī likās ļoti forši. Šis arī ir no Sinseja. Cena bija 4 eiro, un tam iepriekšējiem arī ir 4 eiro. Tas, man liekas, ir ļoti maz priekš tāda dēlīša. Tad no Sinseja vēl ir šādi. Šie ir popcorn box, bet es viņus izmantoju tā, ka es taisu saviem draugiem parasti vakariņas, un mums paliek ļoti daudz ēdienas pāri, un tad man nav īsti kur likt, un šis ir ļoti, ļoti foršs veids, kā iedot līdzi ēdienu cilvēkām. Mazliet kaut ko var iekrāmēt, un nav tā, ka viss ēdiens paliek šeit pie mums. Tā kā jā, šo mēs jau izmēģinājām arī mūsu Halloween ballītē. Man bija Halloween tematikā nopirkti šādi popcorn boxi. Jā, es turpināšu ar šo, un mūsu Friendsgiving vakariņās došu līdzi atkal ēdienu. Es nopirku šādu secīti, un šī smarža. Man tik ļoti patīk, ir gingerbread. Robertam ļoti, ļoti patika šī pelīte no Sinseja. Un tad izlēmām, ka nopirksim. Ļoti forša ar dāvanu. Tur bija vēl viena, kas tur tā kā svecīti. Bet, šī, man liekas, ir daudz foršāk ar dāvaniņu. Sinseja paņēma šādu brieža galviņu. Un šis arī no Sinseja. Tāda kārbiņa bija nocenota 2,50. Kad ieraudzīju šo, man bija jau vidēji galvā, ko es gribu nopirkt, un kad ieraudzīju šo, šis bija vienkārši perfekti, jo es, kā redzējāt manā iepriekšējā video, ļoti daudz izmantoju rudens laikā un arī Ziemassvētku laikā pumpkin spice, jo tā ir ļoti forša garšviela, ko var visādiem saldajiem ēdieniem pielikt klāt, vai arī karstiem dzērieniem kā šokolāde vai kafija vai tēja. Tad jā, man ļoti, ļoti daudz iziet šī garšviela, un es izlēmu, lai katru reizi man nav jātaisa jauns batch ar šo garšvielu, es nopirkšu trauciņu, kur es vienkārši uztaisīšu pilnu ar to garšvielu un turēšu šeit, un, kad man vajadzēs, man būs uzreiz pumpkin spice. Jā, tāds nav pārāk liels, nav pārāk maziņš, tā kā būs tieši laikā, varēšu turēt ārā uz galda, un, kad vajadzēs, varēšu izmantot. No Sinseja tas laikam ir viss. Tad nākamais ir Pepko. Šis nav tik ļoti Ziemassvētku tematikā. Šis ir vienkārši trauciņš
kur es likšu kafijas pupiņas. Jā, mums vienkārši ir nopirkts kafijas automāts, kurā var likt iekšā pupiņas, un tāpēc, lai nav jātur ārā lielais maiss ar kafijas pupiņām. Vēl no Pepko nopirku šādu zelta eglītis, tā kā dekoru. Šis bija 3 eiro uz atlaidēm. Tad vēl no Pepko nopirkām zeķītes, mītīgi foršas mīkstas. Tad es nopirku gan sev, gan Robertam vienādas. Katru gadu patīk nopirkt mums abiem, lai ir vienādas zeķītes. Pepko, tas ir viss. Juskā arī bija diezgan lielas atlaides. Tur es jau kādu laiku skatījos uz šādām eglītēm. Viņas maksāja kaut 10–11 eiro. Bet bija atlaides, un es viņas nopirku 4,50. Es paņēmu 2. Un viņām iekšā it kā ir gaismiņas, bet, manuprāt, viņas ir diezgan tādas foršas dekoratīvas, ka var izmantot bez gaismiņām vienkārši. Vienkārši parastas fairy lights saucamās. Arī bija eiro 40 kaut kas tā. Es iegāju Jānī Rozē. Tā kā ir Ziemassvētku laiks, taisīsim kādas dekorācijas. Tad es nopirku dažādu krāsu papīrus. Tā ir brūns, zaļš, sarkans 2 toņos. Un tad vēl es nopirku, izmēģināšu baltus marķierus. Cerams, ka strādās. Tad, izejot no Juska, tur bija tāda tantīte, kurai bija ļoti daudz visādi tamborāti dzīvnieciņi, ļoti smukas tādas mantiņas. Tad mēs paņēmām vienu šitādu. Tik ļoti atgādināja Lunu. Es gribēju vēl vienu paņemt, bet šitāda viena bija 17 eiro, tā kā es domāju, ka būs ok ar vienu. Bet viņa tik smieklīgi tā aste. Lidlā es nopirku šitādas liquid soap ar gingerbread scent. Ļoti forši smaržoja un ļoti izdevīga cena, €50. Pēdējā lieta. Depiņā nopirkām karstvīnu garšvielas, ko iemest iekšā, kas silda karstvīnu. Un, protams, arī karstvīnu pašu. Šis ir Trollberry. Viņš ir ar dzērvenēm. Un, jā, smieklīgs nosaukums un vispārīgi ļoti garšīgs produkts. Šo mēs esam, man liekas, jau kādu gadu atpakaļ ņēmām mēģināt un bija forši. Tā kā jā, šis ir tāds mini haul, ko mēs nopirkām būtībā Black Friday atlaidēs. Bet, jā, ne viss bija uz atlaidēm, bet jā, tas ir viss.
decembris. Vakar neko daudz nepadarījām, pārsvarā atpūtāmies un paspēlējām video spēles. Bet šodien man ir ļoti garš to-do-list, ko izdarīt. Jā, es esmu pat sarakstījusi uz lapiņas. Tātad man ir jāiztīra dzīvoklis, jāizdekorē dzīvoklis. Šodien mēs arī, ja būs laiks, izliksim eglīti, kas, manuprāt, ir ļoti exciting. Tas tā kā ir punktiņš uz ī, kad ir izdekorēts dzīvoklis un vēl izliek eglīti, un tad ir uzreiz tas Ziemassvētku vibes. Tad ir, protams, jāuztaisa pusdienas, priekš rītdienas, ko ņemt līdz uz darbu. Jāuztaisa kanēļmaize. Tā būs tā pati kanēļmaize, ko es taisīju manā iepriekšējā oktobra vlogā. Un tad man ir divas svarīgas lietas, ko man vajadzētu izdarīt. Viens ir uztaisīt ielūgumus uz Friendsgiving pasākumu, ko es rīkoju būtībā katru gadu saviem draugiem, un izveidot, tas ir mazāk svarīgi, bet būtu ļoti labi, ja es to sāktu vismaz darīt, gatavot, ir izveidot kartiņas, ko es likšu iekšā dāvanās. Un, ja būs vēl laiks, sākt veidot dekorācijas, bet to visu redzēs, kā tas viss izvērtīsies un cik man būs daudz laiks, jo to-do lists šodien ir diezgan garš. Pirmais, ko es jau esmu izdarījusi, es jau uzpildīju vakardienas rādīto trauku ar kafijas pupiņām. Man ir arī video par šo foršo kafijas aparātu. Es esmu uzfilmējis, kā mēs viņu atpakojam, bet es domāju uztaisīt arī tā kā vēl papildus piefilmēt klāt, kā mums ar viņu veicās jau, kad ir pagājis, man liekas, 2 mēneši, kopš mēs viņu nopirkām. Un, jā, gribējām tādu mazu unpacking video uztaisīt. Bet jā, tātad bez tā es vēl tikko sataisīju pumpkin spice. Es domāju, ka es vairāk netaisīšu, tāpēc, ka, sezona jau tomēr, diemžēl, sāk iet uz beigām. Jā, šis ir mans pumpkin spice jar, ko es izmantošu nākamos gadus. Jā, tas man tagad būs ļoti noderīgi, tāpēc, ka es taisīšu to kanēļmaizi un varēšu uzreiz salikt iekšā. Un jā, un tad man ir jātīra tagad virtuve, jāsaslauka, jāsatīra. Es sāku visu tīrīšanu. Man šeit ir 2 šādas burkas, tā to varētu teikt. Un es vienā no viņām salikšu piparkūkas. Ir liela kasterts piparkūkām pilna, ko mēs nopirkām pirms nedēļas vai 2. Vēl neatvērta. Gaidījām decembri. Piegulīšu šo ar piparkūkām, un šī es salikšu svecītes, tāpat kā oktobra vlogā man bija tie ķirbīši, kurās es liku svecītes. Tā kā man nav īsti nekāda tāda trauciņa, tad šis ir vislabākais, ko es varu izmantot, kur salikt tā kā svecītes. Es gribēju vispār parādīt. Mēs pasūtījām no, man liekas, tas saucās Next veikala. Es pasūtīju dažas lietiņas saistībā ar Ziemassvētkiem, un man viņas tik ļoti patīk. Mēs pasūtījām gultsveļu, to es pat parādīšu vēlāk. Es pasūtīju arī eglei tā kā skrt. Es nezinu, kā to sauc, tāda aplika, kas iet eglei, lai neredz kājas un viss, kas tur notiek. To es arī noteikti parādīšu, ka mēs liksim egli. Un pēdējais es pasūtīju 2 šādas superīgas krūzītes. Vienkārši tik mīlīgas. Viņas abas ir. Es esmu ļoti priecīga par to pirkumu. Viņš nebija lēts, bet, manuprāt, ir to vērts, ja var to atļauties. Vēl man, tāpat kā oktobra vlogā, es varbūt to tik ļoti neparādīju, bet man bija speciāls rudens tādas krūzītes, sēnīte, ķirbītis un tam līdzīgi. Tādā rudens tematikā. Pēc arī mēs nopirkām vēl krūzītes priekš ziemas un Ziemassvētkiem. Es parādīšu. Šī ir Roberta krūzīte. Viņa diezgan maza, bet, var nolikt, lai uzpildītu kafiju. Es nezinu, kas tas domāts, vai tā ir alpaka vai zaķis vai kas, bet, jā. Mēs gribējām tādas cringy Christmas smagas, tāpēc, jā, šis bija vienkārši ideāli. Tad šāds krūžu komplektiņš. Super cute izskatās. Un šī ir mana tējas krūze, kas izstās kā piparkūku namiņš. Šīs arī ir mazliet tā kā vienkāršākas, bet arī Ziemassvētku tematikā. Tur ir šāda sarkana un tad šāda zaļa. Ļoti vienkāršs, bet ļoti foršs tāds Ziemassvētku vaibiņš. Bet tagad salikšu piparkūku straukā un tad gan ķeršos pie tīrīšanas.
smaržo tik labi. Gribēju fiks parādīt. Esmu mazliet jau izdekorējusi, cik nu varēju virtuvi. Man tādi sapirkti pirms 2 gadiem, laikam sapirkšu tādus dviedlīšu, un viņi ir stāvēja kastē. Un beidzot ir tas brīdis, kas viņus varēja izvelkt. Es nevarēju jau nociesties. Pabeidzām tīrīt. Viss strīgoklis ir tīrs. Un es esmu gatava mazliet padekorēt. Tātad man te stūrī visu rudeni stāvēja šis, bet es izlēmu nomainīt uz ko šādu. Tas ir ļoti skaists, bet oranžu krāsu, manuprāt, vienkārši neiet klāt. Jāsaliek. Manuprāt, šādi varētu būt labi. Dekoratīvie ķirbīši. Jā, man viņi vēl ir palikuši. Viņi vēl ir pavisam labi. Nav sākuši pelēt, tāpēc es izlēmu nemest viņus vēl ārā. Īpaši uz šo. Viņš ļoti skaisti izstās. Tad būs pagaidām vēl šāda dekorācija. Es nezinu, tas oranžers pārāk neiet klāt, bet nu, nekas. Un tad šo skaisto dēlīti man bija doma nolikt vienkārši šādi. Tur dēlīts un te dēlīts. Un te varbūt vienu smecīti varētu vēl ielikt. Labi. Būs šādi. Viss. Un es vēl izdomāju, ka es gribēšu, jā, tās viens no dekorācijām, ko es taisīšu, es viņus salikšu šeit uz kā skapīšiem, salīmēšu. Lai ir vēl papildus tāda forša sajūta šeit esot. Bet jā, tālāk laikam dosimies nomainīt gultceļu guļamistabā, un tad jau viesistabu arī dekorēsim. Tā nu, esam guļamistabā. Es parādīšu gultas veļu. Vispār pirmais mums ir gulta, beidzot. Mēs pirms 2 nedēļām nopirkām. Beidzot bija tas gultas rāms, ko mēs tik ļoti gaidījām. Bet jā, es parādīšu gultas veļu, par ko es runāju pirms kādu brīžu, ko es nopirku, pasūtīju no veikala Next. Pirmā nav gultas veļa, bet pirmais, ko es parādīšu, ir egles svārki saucamie, ko liek apakšā eglēm. Tās šādi, vienkārši tāds pūkains, mīksts, zaļš audums, ko apliek apakšā, lai neredz tur tās kājas un vispārējo, kas tur lejā ir. Jā, izvēlējos šādu. Viņš maksās 16 eiro, ja nemaldos. Un jā, tāds tīri foršs, patīkams un, manuprāt, foršs tā kā saplūdīs ar pašu egli. Un tad nākamais ir, manuprāt, TikTok slavenais pagājuši, kad TikToks bija vienkārši pilns šo gultceļu. Ir šāda te. Šī viena no spilvendrānām. Viņš ir tāds super pūkains, mīksts, patīkams, maigs audums. Es nezinu, kā plīša, nē. Man liekas, ka varbūt tā sauc plīša. Un tad viņam ir iestrādāt iešūt iekšā tādi zīmējumi. Un viņš ir tik foršs. Šie ir spilveni. Un tad šī ir pati saga. Un izstās tik forši. Viņi tā kā tur iekšā sniegā izstās. Kur var redzēt, kā taisa sniega eņģelīti. Var redzēt, kā tik forši. Un tur, kur cilvēks slido. Tāds sniedziņš tā saga ir. Tik forša viņi ir. Viņa maksājas 66 eiro. Jā, man liekas 66 eiro. Vienkārši
tik forša saga. Es nebrīnos, ka viņa bija TikTok vairālu laikam būs pareizāk. Bet jā, es saņēmos un es nopirku, bet šo es nelikšu. Tagad es šo likšu tuvāk Ziemassvētkiem. Tagad es uzlikšu vienkārši tādus sarkanus spilvendrānus, dekoratīvi viņam spilveniem. Un pārlāks būs šāds te eglītēm. Šo es nopirku Maksimā, bet tas bija pagājušajā gadā. Šogad es gāju skatīties, vai ir kaut kādas Ziemassvētku tematikā vai ziemas tematikā gultas veļas Maksimā, bet īsti nebija. Tekstūrai vairāk adītu sagu. Es nezinu, vai atstāt šitā, vai viņu salocīt mazliet. Kopskats ir tik forši. Šo sagu es pagājušajā gadā pierpīju. Jā, pagājušajā gadā biju. Es nezinu, vai šogad viņa ir. Bet, jā. Tas ir ļoti priecīga. Tas tik forši. Roberts aizgāja pakaļ. Mums atnāca pāris paciņas. Skatīsimies, kas ir atnācis. Man liekas, ka visas būs grāmatas. Šīs es nevaru rādīt. Jā, to es nerādīšu, jo tas ir draugiem, kuri skatās šos video. Tad ir otra daļa šī grāmatā, bet trešā grāmata. Vēl viens nevar rādīt. Bet jā, 3 grāmatas. Very fun. Es sāku dekorēt viestabu. Es tagad nevaru izdomāt, vai šis pārāk daudz raksts. Jo man ir arī saga, kas ir vienkārši sarkana. Varbūt man to uzlikt, bet es domāju, es pagaidām atstāšu šo. Jo man viņa tik ļoti patīk, viņa ir tik forša, tik mīksta. Bet varbūt man izdarīt tā, ka abi spilveni tanī pusē. Un tā ir vienkārši saga, tā laikam pat ir labāka. Jā, darīsim tā. Un tagad es gribu uztaisīt, tāds secīts, ko es saliku. Es tagad gribu uztaisīt negluži adventas vainagu. Un šitāds te trauks, šķīvis, acītes, priekš adventas, ko es salikšu te, vēl pāris dekorus, jā, kaut kā tā, un tad man jāpiekārto šis stūris, un arī galds, te ir vienkārši saliktas pašlaik dekorācijas, pagaidām visi mazliet tāds puspabeigts, kad viss tiks salikts pa vietām, tad arī ņemsim ārā egli un dekorēsim to. Pēc brīža arī izcepsim kaneļmaizi. Un Luna jau ir atradusi stūrīti, kur iekārtoties. Turpinam ar dekorēšanu. Šī man liekas tagad būs galvenais dekors. Jā, man liekas šitā izstās ok. Jo vien es neizdomāšu kaut ko citu. Bet jā, tagad man ir šis. Jā, pie televizora jāizdomā. Nav tas varbūt labākais, bet jā, un šeit es atstāju būtībā kā ir. Un tad šeit skapī es ieliku šo briedīti un sveci ar egli. Un tad vēl es domāju uztaisīt virteni. Tāpat kā rudenī. Jā, es domāju, ka pagaidām ir ok. Tagad jāietaista pusdienas, un tad jau arī taisīsim, laikam, kaneļmaizi. Pusdienas tagad taisam kaneļmaizi. Robina man neliek mierā, viņa visu laiku ņaud man fonā. Bet jā, mēs taisīsim kaneļmaizi. Šeit ir visvajadzīgais ļoti maz. Ķirbju biezenis, sviests, pumpkin spice, kanēlis, cukurs un kārtenā raugu mīklu. Jā, šo recepti es taisīju jau savā iepriekšējā oktobra vlogā. Jā, tiešām šī recepte mums tik ļoti patīk, ka mēs taisīsim viņu atkal. Ķeramies pie darba.
Esmu pabeigusi. Toreiz es uztaisīju mazliet vairāk gan sviestu, gan cukuru maisījumu un arī ķirbju masu. Un tagad sanāca tā, ka palika mazliet pāri, bet es viņu tur visu saspiedu un sviestu, kas palika pāri, vienkārši pārklāju pāri. Viņš izkusīs un sasulksies pašā mīklēkšām, būs ļoti foršs un sulīgs. Šoreiz es ieliku mazliet mazāk traukā. Es domāju, ka viņš gan jau uzpūtīsies, te uz malām aizies un būs ļoti forši. Tagad man jāliek silties krāsniņš un jāliek iekšā. Un tad jau pēc kādas pusstundas būs gatavs. Un, protams, Robinsons, kuram vajag uzmanību. Karnieļmaize izcipās. Forši viņu uzpūtās. Tagad tik jāda. Pagaršosim, jo šoreiz sanāca arī tik labi kā pirmajā reizē. Smaržo jau vienkārši ideāli. Tik labi. Es reāli iesaku šo recepti visiem pamēģināt. Viņa ir tik laba. Nu. Tik labs kā atceries. Labāks. Jo svaigāks. Jā, tas gan. Toreiz tu jau tādu vēsu vēdi viņu. Un pēkšreiz jau bija atzis. Kā šoreiz ir vēl labāk. Nu, glazūri neprasās. Nē, nevajag kādu glazūru. Cik dot? 10 balvas. 10 no 10? Jā. Un tas ķirbu pīrāks joprojām labāks? Nē. Vai nevērtējumu? Ķirbis 9, šis 10. Tā. Nu gan. Tā. Tagad liksim kopā egli. Panī stūrī. Laiks dekorēt eglītī. Nu, mantiņas, ko es nopirku pirms aptuveni 2 nedēļām. Atveru oļā un viņas ir saplīsušas. Būtu gandrīz visas zilās bumbas, kas ir saplīsušas, un tāpēc es viņas nelikšu. Būs jābrauc uz Ikea, atdot atpakaļ. Stulbi, ka tā, bet nu... I'm sad. Pietiekam daudz mantas, un man ir arī no iepriekšējā gada tādas caurspīdīgās bumbas, kas nav saplīsušas, tāpēc izmantosim šīs. Jā, tā ļoti tāda stulba lieta. Ka tā ir noticis, jo reāli, kur šitenī abas zilās ir saplīsušas. Un visas pārējās ir veselas, bet tieši zilās man tāds sajūta, ka varbūt tas stikls vai plasmas, no kā, es nezinu, no kā viņš taisīts. Varbūt tur viņš ir pa plānu, varbūt tāpēc. Ja tas ir tā kā fabrikas brāķis, tad varbūt būs daudz cilvēku nesuši atpakaļ un būs viegli viņas iemainīt. Bet, nu, labi.
turpināsim ar pārējām. Man katru gadu eglei tāda kā tēma, krāsas tēma. Un šogad es izlēmu, ka es likšu būtībā visas krāsas ārā, kādas ir. Sarkanu, zaļu, zelta, zilu, jo es gribu tādu kā 90s Christmas vibe, kad eglītē bija sakarinātas pilnīgi visas iespējamās mantiņas, jo man parasti ir 3 vai 2 krāsas tikai, lai tāda forša tematika, bet jā, šogad es gribu, lai ir tāds ļoti daudz visādas krāsas. Jā, pagājušajā gadā es uz atlaidnē nopirku vēl šitādas mantiņas. Viņam ir ļoti foršas formas. Un tāpēc ir rozā, bet rozā gan es nekarināšu, man liekas. Gribu tādu basic, zaļš, sarkans, zelts, zils. Man liekas, tas būs forši. Dekrēt, manuprāt, tas sanāca ļoti labi. Man gribējās, lai viņa izstāstā mesī, un, manuprāt, sanāca ļoti labi. Es pat uzspraudu zvaigznīti. Es izliku vēl IKEA zvaigzni. Vienu šeit un vienu vēl stāv ofisā mūsu. Tāpēc jāsavāc visu šī nekārtība. Bet es esmu ļoti, ļoti priecīga par paveikto un to, kā viss kopumā izstās. Tagad pietrūks tikai dāvanas, ko palikt apakšā. Tā kā jā, savākšu nekārtību. Un tad visdrīzāk došos vēl pastrādāt pie ielūgumiem. Es tagad skatīšos, kā Luna uzvedīsies, jo pagājušajā gadā viņa vēl bija maziņa. Un viņa neizrādīja pārāk lielu interesi par egli. Tā kā skatīsies, kā ir tagad. Vai viņai būs interesi, jo vienu brīdi viņa staigāja apkārt, kaut ko skatījās. Tagad ir aizgājusi laikam uz mūsu gultu gulēt. Bet jā, tad jau redzēs. Eko vien salē arī čuči. Raviņķonis, jo. Ui, jā. Jā. Šīs būs laikam viņu mīļākais stūrīts, ko gulēt. Viņām arī ļoti patīk tās mīkstās segas. Es atļauju viņām čučēt. Lai jau arī kāds prieks tiek. Soku. Šis būs mans stūrīts, kuras laikam taisīšu visus unpacking video. Būs eglīte un zvaigznīte fonā un tik forši. Esmu tik priecīga. Un viena lieta, kas viņai vēl gaismiņas saliktas, bet to mēs vēl nopirksim, jo man gaismiņas ir tur augšā uz skapja saliktas, ko es parasti lieku eglē. Kā būs kaut kādas jaunas jānopērk, ja es domāju. Nu, te būs visvajadzīgais mūsu vakariņām un rītdienas pusdienām. One pot chili pasta. Visas receptes, ko es izmantoju, es ielikšu aprakstā. Otrdienas vakars. Jā, vakar pirmdienā es pārāk labi nejūtos, tāpēc es īsti neko baigi neiefilmēju. Bet viena lieta, ko es pabeidzu, es vakar pastrādāju pie ielūguma, un es arī viņu šodien pabeidzu un jau aizsūtīju draugiem. Kaut kā šādi.
Es ļoti par to priecājos. Šodienas plāns. Mēs tagad iesim gan jau paēst vakariņas. Nezinu, es varbūt sākšu gatavot vai nu kartiņas, vai arī dekorācijas. Nezinu, vienu no šiem diviem vajadzētu sākt darīt. Visdrīzāk kartiņas būtu svarīgāk, lai es varu sapakot dāvanas. Tad jau redzēs. Vakariņās izdomājām pasūtīt Grill London. Pats paņēma kaut ko jaunu. Kartupeļu bumbiņas. Nebija tas, ko es parasti ņemu. Paņēma kaut kādu cūkuļus, kartonādu laikam. Paņēmām vēl vistas spārniņus pamēģināt. Vai kājiņas, nezinu, kas tas ir. Priecīgs. Vakariņas paēdām. Es gribēju salikt grāmatas, ko es lasīšu decembrī, jo es katru mēnesi cenšos izlasīt vismaz 4 grāmatas. Tā novembra grāmatas jau pabeidzu lasīt. Es pat izlasīju vienu vairāk. Man ir kaudzīte ar grāmatām, ko es lasu. Kas man noliktas, man nav ko lasīt, ja es esmu izlasījis jau tā mēnešu savu grāmatu listu. Un vēl papildus man ir book club, kur mēs arī izvēlamies kādu grāmatu, un tad mēs viņu lasām. Tagad no book club man ir jāizlasa šāda grāmata. Juniper and Thorne, ko es tagad sākšu lasīt, jo es tikko pabeidzu Crooked Kingdom. Arī šogad es esmu uzlikusi tādu kā mērķi, ka es gribu šogad izlasīt 24 grāmatas. Un pašlaik man ir 18 grāmatas izlasītas, ja es nemaldos. Man vajag saņemties. Bet labi ir tas, ka grāmatas, ko es lasīšu, nav pārāk garas. Tās visas būtībā ir ar Ziemassvētku tēmu. Es jau esmu noskatījusi. Kur ir? Šī ir viena, šī ir otra, šī ir trešā, šī ir īpaši plāna. Jā, šīs visas ir tā kā romance books, jo es gribēju kaut ko vieglu lasām, jo man liekas, ka šīs būs diezgan heavy read. Tāds ir decembra grāmatas. Jā, es ļoti ceru, ka man izdosies piepildīt savu mērķi. Man vajag reāls 6 grāmatas vēl izlasīt. Bet ne. Viņu. Tagad iešu meklēt papīru un sākšu gatavot visu kartiņu, lai varētu taisīt kartiņas. Te ir viss vajadzīgais. Fonā likšu Zoe Sala ar viņas vlogmas video. She's such a big inspiration for me. She's so cute un viņas vlogmas video vienmēr liek justies kā mājās. Man ir grūti to izskaidrot, bet tāda forša sajūta vienmēr skatoties viņas vlogmas video. Tā kā jā, man vajag 8 kartiņas izveidot. Es redzēju Pinterestā kartiņas, kas man ļoti patika. Un tad tas ir, ko es vēlos kaut kas šāds. Centīšos kaut ko tādu uzzīmēt. Bet sākumā man vajag izgriezt papīrus. Sagriezt papīrus pēc izmērām, lai ir kur zīmēt kartiņas. Un tur fonā Robinsons čuču. Šādi. Un es teikšu, ka man jau ir apnicis. Zinu, es neko daudz neesmu izdarījis. Es domāju, ka šodien nebūs boring part pabeigts, bet man mazliet jau sāk roka sāpēt no līniju vilkšanas. Es domāju, ka es rīt varētu paturpināt, varbūt, if I will feel like it after work. Tagad es domāju, iet paspēlēt Hogwarts Legacy varbūt. Jā. Es priecājos, ka es esmu vismaz sākusi, jo, manuprāt, grūtākais sākt, bet, kad tu esi iesācis, pēc tam turpināt diezgan viegli. Tagad ir mazliet atpūta no darbiem. Jau ir ceturtdiena. Es gribēju īstenībā vakar pafilmēt, bet es atbraucu mājās pēc darba un es vienkārši aizmigu. Labi, es pārēju vakariņas un tad es aizmigu. Bet šodien bija taisīs dekorācijas. Man ir vēl ideja sezīt recepti. Es vakar nopirku visu vajadzīgo. Tā ir turkišu pasta. Manuprāt, tagad ļoti tiktu kā populāra recepti, ko visi mēģina taisīt. Un man ļoti iepatikās. Arī vēlējos pamēģināt. Un tas ir, ko mēs
taisīsim tagad vakariņās. Un jā, un tad pēc tam, es domāju, pataisīt dekorācijas. Es atradu pāris idejas Pinterestā, kas man ļoti iepatikās. Tāds būs šī vakar plāns. Es paproju kaķis, savādāk viņi man nelika mierā. Bet jā, šis ir viss vajadzīgais. Un sākam taisīt. Nu, laiks pagaršot šo brīnumu. Tīri labs. Es varbūt nomainītu to grieķu jogurtu mērci, bet vienkārši parasto ķiploku mērci, ko var remčikā nopirkt. Bet ir ļoti labs, man patīk. Un tev? Man arī ļoti labi garšo. Tev tādu? Jā, arī mērci mainītu, bet citādi nav nekāda vaina. Šis ir TikTok trends, ko var izmēģināt. Nu tā, vakariņas ir pārēstas. Tagad es ķeršos klāt pie rokdarbiņiem. Es atradu Pinterestā cepumu dekorācijas, tā teikt. Šitā viņas izskatās. Bet man ir, pirms es viņas zīmēju uz lielās lapas, es gribu saprast izmērus viņām. Tāpēc es viņas sākumā uzzīmēšu uz parastā printēšanas papīra. Sapratīšu izmērus un tikai tad es zīmēšu šitā brūnā papīra un tad es griezīšu viņus ārā un es dekorēšu ar baltajiem marķieriem. Apzīmēšu un izkrāsošu un whatever else. Tāds pavisam vienkārši darbiņš. Es saskicēju kārotājumiņus. Izmēra ziņā būs ok. Es negribu, lai viņi pārāk lieli. Pēc, jā. Es domāju, ka šis izmērs būs ok. Nu, ir pagājis mazliet laiciņš, un es esmu sagriezis gandrīz visu. Man liekas, ka būs ok ar šo. Man atliek tikai viņus sazīmēt ar šiem. Turpinam darbu. Pabeigusi. Tas bija diezgan ilgs process. Es laikam sāku 9 vai 8 un jau ir pats 12. Es šodien beigšu un rīt tad mēs varēsim salikt šīs dekorācijas virtuvē. Par ko es ļoti priecājuši un es ļoti ceru, ka to pietiks un vairāk nevajadzēs. Pagaidām tas būs viss. Došos un guldu. Nu,
mēs ēdīsim? Nu, bet, protams, kā nūdeles. Kādus tu vēlies? Nu, nezinu. Macro spicy, more spicy, something new. Man šitos varētu. Hot and spicy. To es varu. Šitus man liekas nav hot and spicy. Nu, tad būs tāda izvēle. Beef noodles. Un varētu vēl šo cheese topoku. Nav pat asas. Melot ir, bet nav. Nav tā kā saucās, bulldog. Parasti nūdeles. Sweet and spicy. It's not bad. Tagad tu savas labāk pagaršo. Šīs jau nu noteikti nav asas. Vispār tā kā roplāna nūdeles. Jā, viņas izstās tā. Lēta. Jā, un tās, kas man ir izstās tā normāli, kā dārgais gals. Te ir ok. Un šī man ļoti patīk. Siera topki. Labu apetīti. Labu. Ir piekdiena. To es aizmirstu pateikt pirms visas ēdienu gatavošanas. Mēs pēdām makariņas. Bet tagad ir pienācis laiks likt manas vakardienas gatavotās dekorācijas pa virtuvi. Es viņas likšu tā vienkārši uz skapīšiem. Un šeit tādu pastveidīgo, es nezinu, kas tas ir. Pielikt vienam pie virsmām. Mēģināsim. Skatīsimies, vai viņi krīt nos vai nē. Flashbacks to October vlogs. Bet, jā, ja šis neturēsies, tad es laikam pielikšu ar caurspīdīgo skoču. Bet jā, mēģinam. Izstāst, ka turās. Pabeidzu. Man liekas, ka izstāsti ir ok. Tagad, ka viņi šeit salikti, man prasītos, ka viņi būtu mazliet lielāki. Bet tas nekas. Kā ir, tā ir. Man ir mazliet pārāk palicis. Es domāju, ka varbūt salikt vēl uz tiem skapīšiem. Man tur nav gandrīz vispār nekādas dekorācijas, izņemot tās krūzītes un burku ar cepumiņiem. Nu, izstāst kaut kā šādi. It's simple but cute, I think. Nezinu, man pašai ļoti patīk. Šie visi ir salikti. Un šī vakara plāns. Es gribu sākt šovakar jau editot šo video, lai man svētdien, kad es gribu likt, lai mazāk ko editot. Es domāju, es gribu paturpināt pataisīt dekorācijas un kartiņas. Es domāju, es pataisīšu kartiņas. Un ja man vēl būs mazliet laiks un gribēšanas, pataisīšu dekorācijas, un tad es sākušu editot video, jo kartiņām, man liekas, nevajadzētu tik daudz laika. Bet jā, šis ir viens darbiņš padarīts. Tagad jāiet turpināt taisīt dekorācijas. Es par šo aizmirstu pateikt, bet es neatceros, tā bija pirmdiena vai otrdiena, bet es uzzīmēju, man ir 3 kartiņas sazīmētas ar zīmuli. Darīšu tā, ka kā tas ir zīmuls, un ja es iešu pāri flomasteris, tad ļoti labi varēs redzēt tās zīmeņu līnijas. Es tagad paņemšu, man ir atradu šādu kluci ar dzēžgumiem. Es viņu padzēšu tā kā uz tīras lapas, viņš izveido tos dzēžgumīs, tos atlikumus, un tad būtībā tas izstās šādi.
ir tie dzēšgumi atlikumi, un tad tu paberzē visu to lapu, un būtībā tā dzēšgumi noņems to zīmuli, un viņš būs mazliet caurspīdīgāks un netik ļoti kritīs acīs. Un tad ir viena kartiņa, ko es izvilku cauri ar melnu flomasteri. Un tad es domāju, ka es darīšu vienkārši uzreiz šādi. Vilkšu pāri kamerām. Nevar gan tīri labi var redzēt. Špīt cauri. Pamēģināt vienu ar flomasteri izvilkt. Tad jau redzēs, kā būs. Pabeidzu. Izstāls ok, bet es sapratu to, ka prasās flomasters ar tievāku galiņu. Jā, es zīmēju parasto flomasteru, viņam tas gals ir kāds ir, un tad, jā, tad tās līnijas sanāk tādas biezākas. Bet, manuprāt, izstāls tāpat ļoti, ļoti mīlīgi. Jā, turpina. Labi, bet man sāka beigties flomasters. Un vietām viņš ir diezgan gaišs. Man liekas, vajadzēs pāriet otro reizi. Sarkanais tīri labs sanāca. Man ir vēl viens zaļais, bet viņš ir citā tonī. Bet es ceru, ka viņš nebeigsies. Bet jā, es nezinu, vai var redzēt. Jāpāriet pāri ar dzēšgumi un jāizdzēš līnijas, kur var redzēt vēl, ka ir zīmols. Bet jā. Divas kartiņas pabeigtas. Kura patīk vairāk, zaļā vai sarkanā? Uz veikali pirkt pārtiku. Esam jau mājās, izkrāmējām visu sapirkto, un tagad aizbrauksim uz Gemosu, jo man vajag nopirkt pāris lietas. Jā, vispār, čau, ir sestdiena. Jā, šī būs tieši šī vloga pēdējā diena, un tad rīt jau sāksies nākamais vlogs, un es ļoti ceru, ka rīt varēšu viņu ielikt. Tas ir tik dīvaini, tāpēc, ka es kā filmēju, un visu arī montēju uzreiz, un tā dīvaina uzlēt, bet jā, tagad dosimies tad uz Gemosu, un varbūt vēl uz depo, tad jau redzēsim. Esam atpakaļ no depiņa. Es gribēju depiņā pastīties, vai ir iespējams nopirkt lampiņas, kurās nav iekšā LED spultas. Jā, vienīgās, kas bija izpirktas. Es vienkārši gribēju apstīties, vai ir tāda iespēja, tāpēc, ka tagad ir populāri likt atkal tās vecās gaismiņas, kas ir ar tā silto toni, nevis LED, jo LED ir ļoti tāds augsts, vēsts tonis. Un jā, bet mēs esam pasūtījuši Amazon, es vienkārši gribēju apstīties, vai ir tāda opcija tepat Latvijā nopirkt, un varbūt ir vēl kādā citā. Jā. Tagad dodamies uz Gemosu.
esam ārā no Gemas un gāž vienkārši apkārt viņu. Es ieteiktu braukt darbdienu vakaros, tad ir mazliet mazāk cilvēku. Pat ne mazliet, ir diezgan mazāk cilvēku. Bet jā, dabujām to, ko mums vajadzēja. Man liekas, jo man visu laiku galvā ir tāda, es zinu, ka man vajadzēja vēl kaut ko, bet es nevaru atcerēties, kas tas ir. Bet to galveno, ko pašlaik es varēju atcerēties, to mēs paņēmām. Bet jā, tagad aizbrauksim uz Spiritiem. Roberts grib kaut ko paskatīties. Mēs atbraucām pēc būburgera. Ir jau gatavs. Roberts ļoti gribēja, tāpēc atbraucām. Būburgers viena no mūsu mīļākajām vietām, kur burgersēs, jo tur tiešām garšīgi. Cenu ziņā varbūt ir mazliet dārgāk, bet pareizē ir ok paņemt, jo ir tiešām garšīgi. Tagad ar siekalām mutēs brauksim mājās, jo smaržo riktīgi labi. Ņem. Pusdienas paēdām. Tagad es paturpināšu ar dekorācijām. Es gribēju uztaisīt tās virtenītes un paturpināt kartiņas. Es vakar sazīmēju 3 pabeigtas un 1 iesākta. Viņai šodien kaut kāda, nezinu, uzmanības trūkuma lēkme. Uznākus visu laiku ņaudu, visu laiku pīkst, kaut ko vajag. Par kartiņām kartiņas ir palgoši mazas, būtībā 3. Tas būs ātri. Un par virtenītēm es laikam uzzīmēšu jaunus šitos. Domāju, ka es iekļaušu gan to brūno papīru, man ir viens vēl palicis. Un tad arī eglītes zaļas un tad sarkanais būs tas candy cane. Kaut kas tam līdzīgi, jā, lai ir 3 krāsas. Un es viņus likšu virtenītē un pakarināšu tepat augšā. Uz grāmatu plauktu un uz aizkarstangas. Jāķerās vien pie darba. Sagriezu visus šos. Tagad man ir jāņem mans baltais marķieris un viņi visi jāsazīmē. Tā man ir jāatrod diedziņš un jāsakarina viņu visu iekšā, lai sanāktu virtenīte. Diezgan ilgi labi. Bet es uz gandrīz visu beigus. Man ir palikuši mazliet sirsniņas, ko vēl sakrāsot un dāvaniņas. Visi pārējie ir sazīmēti, sakrāsoti. Un es domāju, ka es to atstāšu uz rītdienu pabeigt un uztaisīt pašas virtenītes. Bet man ir viena pēdējā lieta, ko vēl es vēlos izdarīt. Mēs uztaisīsim kokteili, kas saucās Grinch. Ejam taisīt. Priekš kokteļa mums vajadzēs spraitu, proseko un melonu liķieri. Tas izstās šādi. Mēģināšu vēl Grinču dzērienu. Varbūt pat nav tik slikts. Es domāju, ka nav slikts. Varbūt, ja ieliktu vēl citronu. Varbūt būs labālišķi. Nav slikts, bet nav arī tāds, ka wow, super. 7. 7, jā. Bet es domāju, priekš tāda kokteļa, ko pasniegs varbūt Ziemassvētku. Labi, varbūt ne Ziemassvētku ballītē, bet ja ar draugiem ir tā kā mums pasēdēšana Ziemassvētku laikā, tad šis būtu interesants kokteils, ko pasniegt. Grinch. Ielikšu recepti arī šim aprakstā. Video, no kā es paņēmu šo recepti. Es domāju, arī cenas ziņā nav tik dārgs, jo šitam tagad ir atlaides, spirits un vaina. 13 eiro. Cheers! Es domāju, ka tās būs šī video beigas. Es ļoti ceru, ka tev patika. Un
redzēšu tevi nākamajā vlogmas video, kas būs nākamnedēļ. Čau!